lasījums no Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas. Tad no viņa, Jēzus mācekļiem, daudzi to dzirdēdami sacīja: šī valoda ir grūta, kas to var klausīties? Tad Jēzus pie sevis zinādams, ka viņa mācekļi par to kurnēja, uz tiem sacīja: vai tas jums ir par apgrēcību? Bet kad nu jūs redzētu cilvēka dēlu uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis. Gars ir, kas dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet citi ir jūsu starpā, kas netic, jo Jēzus no iesākuma zināja, kuri tie, kas neticēja, un kurš tas, kas viņu nodos. Un viņš sacīja: tādēļ es jums esmu sacījis, ka neviens pie manis nevar nākt, ja tas viņam nav dots no mana tēva. No tā brīža daudzi no viņa mācekļiem atkāpās un vairs nestaigāja ar viņu. Tad Jēzus sacīja uz tiem 12: vai jūs arī dzen gribat aiziet? Sīmans Pēters viņam atbildēja: kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tad Jēzus tiem atbildēja: vai es jūs neesmu izredzējis 12, un viens no jums ir velns? Bet viņš to sacīja par Jūdu, Sīmaņa dēla Iskarjotu, jo pēcāk tas viņu nodeva, būdams viens no tiem 12. Pirmā laiku grāmata, 25. un 26. nodaļa. Un Dāvids ar kaļa lielkungiem nodalīja pie kalpošanas no Asafa un Hemana un Jedutuna bērniem, kas garīgas dziesmas dziedāja ar koklēm un somu stabulēm un cimbalēm, un vīru skaits, kas savā kalpošanā stāvēja, bija no Asafa bērniem Zakurs un Jāzeps un Netanie un Asraēls. Tie bija Asafa bērni apakš Asafa, kas pie ķēniņa praviešu dziesmas dziedāja. No Jedutuna bērni bija Gedalija un Cerīs un Ješaja, Hašbija un Matatija un Šimejs, tie 6 apakš sava tēva Jedutuna, ar koklēm praviešu dziesmas dziedādami, to kungu Jahvi teikt un slavēt. No Hemana bērni bija Bukija, Matanija, Uziels, Šebuels un Jerimots, Hananija, Eliats, Gidaltija, Romamti ezers, Jošbekašs, Malotija, Hotirs, Mahaziots. Šie visi bija Hemana bērni, kas bija ķēniņa redzētājs Dieva vārdos, pacelt ragu, un Dievs Hemanam deva 14 dēlus un 3 meitas. Šie visi bija apakš saviem tēviem, pie dziedāšanas tā kunga Jahves namā ar cimbalēm, somu stabulēm un koklēm, pie Dieva nama kalpošanas apakš ķēniņa Asafa, Jedutuna un Hemana. Un viņu skaits, kas ar viņu brāļiem, kas tā kunga Jahves dziesmās bija mācīti, visi dziesmu pratēji, bija 288, un tie meta meslus par savu kalpošanas kārtu, visi kopā, kā par mazo, tā par lielo, kā par mācītāja, tā par mācekļa. Pirmā meslu zīme krita Asafam un Jāzepam, otrā Gedalijam ar viņa brāļiem un viņa dēliem, to bija 12. Trešā Zakuram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. Ceturtā Jicrijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. Piektā Netanijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. Sestā Bukijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. Septītā Ješareēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. Astotā Ješajam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. Devītā Metanijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. Desmitā Šimejam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 11. Azarēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 12. Hašabijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 13. Šubaēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 14. Matatijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 15. Jeremotam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 16. Hananijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12.
17. Jošbekašam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 18. Hananijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 19. Malotijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 20. Eliatam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 21. Hotiram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 22. Gidautijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 23. Mahaziotam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, to bija 12. 24. Romamti-ezeram ar viņa dēliem un ar viņa brāļiem, to bija 12. Un vārtu sargu kārta bija šī: no Koraha bērniem bija Mešelemija, Kores dēls, no Asafa bērniem, un Mešelemijas bērni bija Caharija pirmdzimušais, Jedijāels otrs, Zebadija trešais, Jatniēls ceturtais, Elams piektais, Jehohanans sestais, Elioenais septītais, un Obed-Edoma bērni bija Šemaja pirmdzimušais, Jehozabats otrs, Joahs trešais, Sakars ceturtais un Netaneēls piektais, Amiēls sestais, Isašars septītais, Peultais astotais, jo Dievs viņu bija svētījis. Un viņa dēlam Šemajam arī dzan piedzima dēli, valdnieki sava tēva namā, jo tie bija krietni vīri. Šemais bērni bija Otnijs un Refaels un Obeds un Elzabats, viņa brāļi, krietni vīri, Elihus un Semahija. Šie visi bija no Obed-Edoma bērniem, gan paši, gan viņu bērni un viņu brāļi, krietni vīri, tikuši, spējīgi ar spēku, pie kalpošanas 62 no Obed-Edoma. Un Mešelemijam bija bērni un brāļi, krietni vīri 18. Un Hosam no Merārija bērniem bija dēli, Šimrijs virsnieks, jebšu viņš nebija pirmdzimušais, taču viņa tēvs to iecēla par virsnieku. Hilkija otrs, Tebalija trešais, Caharija ceturtais. Visu Hosa bērnu un brāļu bija 13. Šīm vārtu sargu nodaļām pēc vīriešu galvu skaita piekrita tā sargāšana līdz ar saviem brāļiem, kalpotā kunga Jahves namā. Un tie meslus meta kā mazais, tā lielais, pēc saviem tēvu namiem par katriem vārtiem. Un tā meslus zīme pret austrumiem krita Mešelemijam, arī viņa dēlam Caharijam, kas bija gudrs padoma devējs, meta meslus, un viņa meslu zīme krita pret ziemeļiem. Obed-Edomam pret dienvidiem, un viņa dēliem pie mantu klēts, Šupimam un Hosam pret rietumiem, pie Šelahetas vārtiem, kur iela iet uz augšu, sargs pretī sargam. Pret austrumiem bija 6 levīti, pret ziemeļu pusi ikdienas 4, pret dienvidiem ikdienas 4, bet pie klēts pa 2. Pie Parbara piebūves pret rietumu pusi 4 pie ielas un 2 pie Parbara. Šīs ir vārtu sargu kārtas no Koraha bērniem un no Merarija bērniem. Bet levīti viņu brāļi bija pār dieva nama mantām un pār svētām mantām. No Lādana bērniem, Lādana, Geršona dēla bērniem, Lādana, Geršona dēla tēvu namu virsnieki bija Jehiela bērni. Jehiela bērni, Zetams un viņa brālis Joels, bija pār tā kunga Jahves nama mantām. No Amrama, Ishara, Hebrona un Uziela bērniem, Šebuēls, Geršoma, Mūzus dēla dēls, bija par virsnieku pār mantām, un viņa brāļi no Eliezera, tā dēls bija Rehabeja, tā Ješeja, tā Jorāms, tā Sihrijs, tā Šelomits. Šis Šelomits un viņa brāļi bija pār visām svētām mantām, ko ķēniņš Dāvids bija svētījis, līdz ar tēvu namu virsniekiem un tūkstošniekiem un simtniekiem un citiem kaļu virsniekiem. No kaļu laupījumiem tie to bija svētījuši tā kunga Jahves namu uzkopt. Un visu, ko Samuēls redzētājs bija svētījis, un Sauls Kīša dēls, un Abners Nera dēls, un Joabs Cerujas dēls, viss, kas bija svētīts, tas bija rokā Šelomitam un viņa brāļiem. No Ishara bērniem Kenanija un viņa dēli bija celti tai darbā ārā pie Izraēla priekšniekiem un tiesnešiem. No Hebrona bērniem Hašabija un viņa brāļi, vareni ļaudis, 1700, bija uzraugi pār Izraēlu šai Jordānas malā pret rietumu pusi, pār visu tā kunga Jahves darbu un ķēniņa kalpošanu. No Hebrona bērniem bija Jerija, virsnieks pār Hebrona bērniem, viņu radiem un tēvu namiem,
40. Dāvida valdīšanas gadā viņu starpā meklēja un atrada krietnus vīrus Jazeērā Gileādā. Un viņu brāļi bija krietni vīri, 2700 tēvu namu virsnieki, un ķēniņš Dāvids tos iecēla pār Rūbena un Gada bērniem un Manases puscilti, pār visām dieva lietām un ķēniņa lietām. Caharijas grāmata, 11. nodaļa. Atver savas durvis, Libāna, lai uguns aprī tavus ciedru kokus. Kauciet priedes, ka ciedru koki krituši un varenie postīti. Kauciet basanu ozoli, jo biezais mešs gāzies. Tur ir ganu vaimanu balss, tāpēc, ka viņu godība postīta. Jaunu lauvu rūkšanas balss, tāpēc, ka Jordānas greznība postīta. Tā saka Jahvetas kungs, mans dievs, gan šīs kaujamās avis, jo tie, kam tās piederēs, tās nokauj, un to netur par noziegumu. Un ik viens no viņu pārdevējiem saka, slavēts lai tas kungs Jahve, ka esmu bagāts tapis, un viņu gan tās netaupa. Tiešām, šīs zemes iedzīvotājus es vairs netaupīšu, saka Jahvetas kungs, bet redzi, es cilvēkus nodošu ikvienu viņa tuvākā rokā un viņa ķēniņa rokā, ka tiem šo zemi būs sagraust, un es tos negribu izpestīt no viņu rokas. Un es ganīju kaujamās avis, un arī nabaga avis, un es sev ņēmu 2 zižus, vienu es nosaucu par laipnību, un otru par vienprātību, un ganīju avis. Un es izdeldēju 3 ganus vienā mēnesī, jo manai dvēselē tie bija apnikuši, un arī viņu dvēselē es biju riebīgs. Un es sacīju, es jūs vairs neganīšu, kas mirst, lai mirst, kas zūd, lai zūd, un kas atliek, tie lai aprī cita miesu. Un es ņēmu savu zizli, laipnību, un to salauzu, un iznīcināju savu derību, ko bija derējis ar visām tautām. Un tā tai dienā tapa iznīcināta. Tad nabaga avis, kas mani lika vērā, atzina, ka tas bija tā kunga Jahves vārds. Un es uz tiem sacīju, ja jums patīk, tad dodiet man savu algu, bet ja ne, tad lai paliek. Un tie nosvēra manu algu, 30 sudraba gabals, un tas kungs Jahve uz mani sacīja, nomet to podniekam, to dārgo algu, cik dārgu tie mani turējuši. Un es ņēmu 30 sudraba gabalus un tos nometu tā kunga Jahves namā podniekam. Tad es salauzu savu otru zizli, vienprātību, un iznīcināju brālību starp Jūdu un Israēlu. Un tas kungs Jahve uz mani sacīja, ņem atkal muļķīgā gana rīkus, jo redzi, es celšu ganu zemē, kas neņem vērā bojā ejošo, nemeklē noklīdušo un nedziedina satriekto un neapkopja neveselo, bet kas ēd treknā gaļu un salauž viņa nagus. Bēdas nelieša ganam, kas atstāja ganāmo pulku, zobens pār viņa elkoni un pār viņa labo aci, viņa elkoni skalstin, lai sakalst, un viņa labā acs, lai pavisam izdziest.